Prezidenta kungs, ekscelences, ministri, uzņēmēji no Slovēnijas un Latvijas, cienītās dāmas, godātie kungi. Esmu iepriecināts par šo iespēju uzrunāt Latvijas-Slovēnijas biznesa fóruma dalībniekus šeit Rīgā. Vēlos pateikties pasākumu organizētājiem, Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūrai un Slovēnijas Republikas uzņēmējdarbības un ārvalstu investīciju aģentūrai, kas ir ieguldījušas lielu darbu, lai organizētu šo starpvalstu fórumu. Mēs šorīt piedzīvojam laiku, kurā notiek būtiskas pārmaiņas modernās ekonomikas paradigmā. Straujas izaugsmes gadus, kur raksturoja kreditēšanas un patēriņa strauji pieaugums, nomainīja atskārsni par patēriņā balstītas ekonomikas neilgtspēju. Šis ir īstais brīdis jaunu iespēju apzināšanai un jaunu izaicinājumu pieņemšanai. Priekšroka šādos apstākļos ir tieši mazām, dinamiskām un pārmaiņām atsaucīgām valstīm. Šodienas sarežģītajos pasaules ekonomikas un finanšu krīzes atvesļošanās apstākļos Slovēnijas un Latvijas savstarpējā sadarbība ir nozīmīgs faktors to problēmu risināšanā, ar kurām esam līdz šim saskārušies. Un ir vairākas lietas, kas mūsu valstis vieno. Tā ir skaitā pieredze, kas mūsu ekonomikas veido elastīgākas, produktīvākas un ātrspējīgākas. Latvijas ekonomikā šobrīd ir notikusi stabilizācija, un mēs redzam jau skaidrus signālus, ka ekonomikas krīzes dziļākais punkts ir aiz muguras. Latvijas ekonomika pēc straujas lejupslīdes ir spējusi būtiski uzlabot vairākus nozīmīgus ekonomisko attīstību un uzņēmējdarbības vidi raksturojušus rādītājus. 2010. gada 1. ceturksnī darba spēka izmaksas salīdzinājumā 2009. gada 1. ceturksni ir samazinājušies par 26%. Darba spēka produktivitāte ir pieaugusi, un šīs izmaiņas ir uzlabojušas Latvijas konkurētspēju. Gribu uzsvērt, ka pagājušā gadā Latvijas valdība ir pieņēmusi lēmumu par ievērojamu publiskā finansējuma apjomu piešķiršanu cilvēku kapitāla attīstībai, it īpaši darba spēka kvalitātes paaugstināšanas pasākumiem. Regulārs un stabils sociālais dialogs ar uzņēmējus pārstāvošām organizācijām, tajās skaitā diskusijās iesaistot ārvalstu investorus, nodrošina to, ka uzņēmēju intereses ir aktīvi un kvalitatīvi pārstāvētas valdības darba procesā. Lai arī mums bija jāpieņem grūti lēmumi par darba vietu un atalgojumu samazināšanu, par valsts garantēto pakalpojumu un pabalstu samazināšanu, sabiedrība ir spējusi ar izpratni pieņemt valdības veiktās korekcijas ekonomiskās krīzes apstākļos. Tieši sociālā stabilitāte ir viens no būtiskiem aspektiem labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstībai. Latvija var lepoties ar vienu no zemākajiem uzņēmējdarbības nodokļu slogu likmēm visā Eiropas Savienībā. Uzņēmumu ienākuma nodokļa efektīvā likme ir mazāka par 10%. Kopumā tas veido labvēlīgu vidi ārvalstu investīcijām un ražošanas attīstībai Latvijā. Godātie uzņēmēji! Latvijas un Slovēnijas attiecības var raksturot kā ļoti aktīvas un vispusīgi attīstītas. Mūs vieno arī mūsu vienlaicīgā pievienošanās Eiropas Savienības kopējam tirgum 2004. gada maijā. Mēs aktīvi aizstāvam līdzīgas intereses un pozīcijas Eiropas Savienības un NATO ietvaros, kā arī turpinām padziļināt divpusējo sadarbību visdažādākajās lomās. Mūsu valstu uzņēmējiem ir iespēja izmantot visas priekšrocības, ko sniedz Eiropas Savienības kopējais tirgus, brīva preču, kapitāla un pakalpojumu kustība, kā arī unificētā normatīvā vide. Nākotnē par vienu no galvenajām prioritātēm es uzskatu tieši ekonomisko sakaru veicināšanu. Ir vairāki konkrēti rādītāji, kuri apliecina mūsu sadarbības attīstības perspektīvu un vietu izaugsmē. Vēlos uzsvērt, ka laikā kopš 2004. gada eksporta un importa apjomi starp mūsu valstīm ir divkāršojušies, neskatoties uz to, ka pēdējie ekonomiskās krīzes gadi tos ir nedaudz samazinājuši.
Latvijas un Slovēnijas sadarbības attīstības potenciālu apliecina arī mūsu valstu uzņēmēju kuplā līdzdalība šodienas biznesa fórumā. Ar prieku vēlos atzīmēt, ka šodienas biznesa fóruma dalībnieku vidū ir salīdzinoši daudz augsto tehnoloģiju, IT un enerģētikas jomas pārstāvju. Tās ir nozares, kuras tieši saistītas ar augstas pievienotās vērtības un inovāciju radīšanu. Un tieši starptautiska uzņēmuma sadarbība ir viens no galvenajiem inovāciju virzītājiem. Latvija vēlas iedrošināt Slovēnijas uzņēmējus investēt Latvijā un izmantot Latvijas sniegtās priekšrocības, ģeogrāfisko atrašanās vietu, kvalificētu darba spēku, kā arī ekspertīzi reģionu tirgos, īpaši NVS valstu, tostarp Krievijas tirgos. Latvija ir ieinteresēta investīcijās zinātnē, balstītās nozarēs ar augstu pievienoto vērtību. Dāmas un kungi, pasaules ekonomika piedzīvo būtiskas izmaiņas. Esmu pārliecināts, ka tieši radoša, drosmīga un sadarbībā balstīta uzņēmējdarbība veidos pamatni nākotnes ekonomikai. Sadarbība pētniecībā, ražošanas attīstība un katram Eiropas Savienības reģionam raksturīgo priekšrocību izmantošana var palīdzēt kļūt mūsu ekonomikām par izcilu konkurētspējīgām globālajā tirgū. Latvija arvien ir kalpojusi par ļoti izdevīgu tirdzniecības starposmu ceļā starp Rietumu Eiropu, Skandināvijas valstīm un austrumu kaimiņiem. Baltijas jūras reģions ir viens no attīstītākajiem Eiropas Savienības reģioniem augsto tehnoloģiju, inovācijas un zinātnes jomā. Un tieši Rīga ir viena no atslēgu pilsētām šajā ekonomikas un attīstības klasterī. Tieši Latvijas un Rīgas ģeogrāfiskās priekšrocības un pieaugošais ekonomiskais potenciāls Baltijas jūras reģionā veido to par pievilcīgu investīciju vidi. Latvijas ilgtermiņa ilgspējīgas attīstības stratēģijā Latvija 2030, kā strateģiskie principi turpmākajiem 20 gadiem ir definēta jaunrade, tolerance, sadarbība un līdzdalība. Mēs ieguldīsim visas savas pūles, lai veidotu augsti konkurētspējīgu izglītības sistēmu, attīstītu Latvijas cilvēku kapitālu, izveidotu radošumā un inovācijās balstītu ekonomikas struktūru un prasmīgi izmantot Latvijas ģeogrāfiskās priekšrocības. Dāmas un kungi, radošums, drosme un iniciatīva. Tās ir atslēgas ilgspējīgai attīstībai un veiksmīgai sadarbībai. Esmu pārliecināts, ka šī valsts vizīte nodrošinās jaunu impulsu ekonomisko attiecību attīstīšanai mūsu divu valstu starpā. Mūsu valsts patiesi priecāsies par jūsu panākumiem un ieguldīs visas pūles arvien labvēlīgākas uzņēmējdarbības un investīciju vides attīstīšanai. Lai jums veicās! Laipni aicināti Latvijā!